mīkstāk uzņem, jo viņš tev atbalstīs kā uz piekto kāvu savam rokām. Tad tu vari paplišināt, saīsināt manēžu rikšos, tad viņš bišķi. Ok. Viņš izraus uz augšu to pakaus. Хорошо. Повод хорошо, корпус хорошо. Нога требует еще чуть положения внизу. Un augums. Ok. Viņš labāk, ja? Tā, tagad mēs to pašu lēkšosim. Lēkšos. Vai, soli vēl apsāk. Davai šito te no rikšiem. Un tad no lēkšiem apsāk. Заходим. Я количество прыжков не сказал, поэтому интенсивнее. А? Рыси пока еще. Вот это с рыси еще. С рыси же сложнее прыгать. Да? Чего? Ну, как-то. Так кажется. Кстати, потому что редко с рыси прыгать не стоит. Да. Labi nošancē zirgs arī. Jā, ok. Labs leciens bija viņa arī. Хорошо. Давай vēl pa viena reize viss. Jā, stādaiga, riksīši, plaši riksīši. Roka mierīgi, pie skausta stāv viss. Jā, mazlietiņa aizkarējās. Gaisa, ok, no rikšiem pietiek. Этот спец, конечно. Labi. Tagad mēs daram tā. Mēs visu gabalu, visu lielu apli. Jājam puspiesēļi, tuvojamies, kontakts ar segliem, lecien, pēc lecien, nepieskaramies segliem, seglis turpinām jāt ar puspiesēļi. Skaidrs, ne? Un ar kreiso kāju. Taisnīgi nejājam. Вот šeit pa pēdo, bišķi taisni un pagrieziem. Mēs te negalopi, ne? Un tev daiga jāsasniedz. Jā, labu kustību ar taisnot nostādīt kaku. Jā, turpin, labi. Vēl var mazliet brīvāk elkoņos lecienā. Padot rociņu, nekautrējies. Tu mazliet tāds stīvi, ka svina zaldātiņš izskaties. Jā, acu mērs ir svarīgi, jā, ne tas negāds. Un roka. Jā, ok, tikai samaini kāju. Ok, продолжаем полупосадку. Дай gatavoties vajag sēžot seglos. Ok. Vēl. Настя, ногу вперед подвинь, назад уходит. Вот это поправление стремени. Подъедь сюда. Negrola arī. Turpin, Daiga, turpin. Kad tu tuvojies pie šies, jā, tev nevajag viņu dzīt, tev vajag saglabāt tādu. Tieši tādu sajūtu vajag, ka tev vajag ne uz priekšu viņu padzīt šī gadījumā, bet noturēt. Вот когда в такой случай, ощущение было то, что было близко находится. В этом случае должна посидеть отчетливо.
конечно, трудно. Тебе увидеть дистанцию издали. Окей, петай погода. Я uz otro pusi būtu. Kas pa sajūtu pašai? Pašai? Jā, neuzticies viņai, ja? Un līdz ar to viņa arī to jūt, un augšā viņa nestiep kaktu, tad viņa sanāca, viņa leik tipos 4 kauliem piezemīja. Ar to, ka baskūs nav tāds, to gailīts uz augšu. Negi, davai tu pirmā, es to zemāk uzteicu. Un pārējiem pakros, pārējiem pagaidīt. Atkal, lai tev būtu viss kārtībā. Pārlec. 2 smalkus uzteicu. Tad jūs pagaidīt. Вчера Вита совсем исхудала у вас. Нормальная стала. Да? Конечно, куда ты как таскала 2 мешка лишних жира. Kā, bišķi dzīvāk. Un iesēdies. Jā, turpin. Forši, vēl vienu leciet. Samaini kāju. Jā, ok, aiziet. Vēlreiz īt. Atsumiet. А что она так прыгает? Козлом каким-то. Vēlreiz īt. Tā, lai ērts leciens būtu. Volteņu uztais. Voltu vajag pirms šķērses taisīt, jā? Aiz šķērsa neaizējam. Ne, ok. Apaļ. Labi pietiek, Daig. Skaties, viņa tagad ļoti labā ritmā pārnece, bet tu tā uzsēdz dēļ, neitrāli paliek man. Neļauj viņai nošancēt pilnīgi, ja? Šodien ar šito pietiek. Lieksim nākamreiz sistēmu, lai tu varētu. Jā. Kāpēc tev arī lecienā aizstīt kāpes? Grasās, bet, nav tā gluži, ka viņi tev iejāc, arī ir individuāli, ja tu jūti tev tādu rokā. Kā papēc tev iet? Ok, aiziet. Abi divi lecieni katrs. Высоко же, нет? Для маленькой девочки. Сколько лет? 14? 98-го. Сколько А надо? я не знаю. Не знаете, говорите. Вот аргумент. Ну, мало занимается. Практика. Прыжковая маленькая. Разряды. Я ладовал. 100 сантиметров, уровень 3-го разряда. Это был первый урок. Окей, pietiek vēl. Разбудить его, Настя, разбудить. Не разбудила, Настя. Ну он еле двигается. Хлыстиком подкорми его. Хлыстиком, сработай. Ничего не произошло, да? Да. Ну вот, ничего не произошло в лучшую сторону. Давай еще прыжок. Повод натянуть, чтобы не болтался, Настя. Шенкель на место поставить вперед.
Еще раз. Еще раз. Ну, ты сильно нога гуляет. У тебя болтается на стремена. Ставь, сделай больше. Стремена чуть, упор больше. Больше дави на стремена. Дави на стремена. И чуть подальше поворачивай. Подальше, подальше. Окей, смотри на препятствие. Окей. Ладно, все, хватит.